Sveiki, Iveta! Sveiks! Tās laiks ir pagājis, ka mēs Kandavā filmējām sižetus. Es atceros to laiku. Jā, man ļoti patika, un tāpēc es, nav variantu, laiks ir pagājis. Pastāsti, kā tu jūties tieši, kā tu pats jūties tajā Kandavā, darbos, ģimenē, valstī? Bišķi pastāsti, kā tas tev, kā tu jūties? Tā patiesībā jau nav daudz ko stāstīt, tāpēc, kad kā jau katram parastam iedzīvotājam darbs mājas, tad kaut kāda tāda notikuma, bet pa lielam es gribētu pateikt, ka saspringti patiesībā. Skatoties, kara laiks īstenībā. Jā, tas un arī tas, kas mums te valstī notiek un politikā, un tas pats arī novadā, piemēram, ir daudz pozitīvie notikumi, jā, bet ir daudz arī tādi, kas ir, kas tā kā mazliet nospiež pie zemes, un tāds ēja iestājās, jā, un tad ir jāsaņemās, jā, lai kaut ko darītu un turpinātu un kaut kādā veidā tur pats celtos un dzīvot tālāk un arī citus kaut kā pamudināt. Tā kā, nevar teikt, ka ir viegli, kaut gan arī nav grūti. Jā, kad tad ir bijis viegli Latvijā, to mēs zinām. Kā tu tieši redzi varbūt tās izmaiņas? Ja mēs ar Ingu jau runājām par no novada viedokļa. Tu redzi kaut kādas izmaiņas, labas, sliktas, tu māk būt objektīvs. Es redzu izmaiņas, jā, bet es nevaru teikt, ka tās ir labas. Vismaz no mana kā iedzīvotāja viedokļa, jo man liekas, jā, kad ir viss palicis sarežģītāk, ilgāk, birokrātiskāk, kad nevar, kaut vai par šito pašu, teiksim, par sniegu runājot, jā, es dzīvoju, var teikt, laukos diezgan, un tad ir ļoti grūti, kad uzsniega sniegs, tad elementāra lieta, kā notīrīt ceļu, jā. Tas ir pie tās sliktā, jā. Kad novads ir liels, es saprotu, protams, ir daudz tiem valdošajiem ir jādomā, jādara, jāorganizē, jā, bet tieši tas ir tas mīnus, kad ir ļoti grūti pie katra pieslēgties un katrā stūrītī iesniegties, jo tas ir atkal tas mīnusiņš, jā, kad mēs bijām tikai Kandavā, tad varēja ļoti, ļoti operatīvi visu izdarīt. Jā, un vispār viss, man liekas, ļoti subjektīvi sakot, man nepatīk. Nē, tā arī ir, jo tev jau nav visi finansu pārskati, visi cipari, mēs vienkārši nevaram to objektīvi analizēt, mēs pēc savām izjūtām, tāpēc es arī jautāju cilvēkiem. Es neesmu apmierināta katrā gadījumā. Varbūt ir kaut kas labs arī, piemēram, gan jau ir, pats tāds vienkārši tā, lai būtu objektīvi, varbūt kaut ko es ievērojis labāk, varbūt kaut kas kultūrā ir vairāk, varbūt. Varētu būt, ka ir vairāk. Vienmēr saka naudas vairāk. Tā runā, jā, es pati nejūtu, bet tā runā, jā, jo, es neprasu, jā. Labi, tu neprasu, bet arī nejūtu. Nē, varbūt tas, ka, teiksim, kaut kāda atpazīstamība varbūt bišķīt lielāk, jā, kad Tukuma novads viss cauri, visā tā plašumā, jā, varbūt, kad kaut kur aiziet Latvijā vairāk, jo kaut gan mums jau ir Tukums un Kandava, mums vairāk tā vēsturiski sanāk, ka mēs vairāk konkurējam nekā sadarbojamies. Un kā to rīvēšanos, tas nav tas slikti, bet tā ir realitāte, vai ne? Nē, tieši tā tas arī ir, kad sanāk tā vairāk vai mazāk tā konkurence, un, protams, visi mēs esam pieauguši cilvēki, un visi mēs cenšamies sastrādāties un profesionāli sadarboties. To arī darām. Jā, un nav jau varianti, jo jādzīvo jau mums visiem ir šeit, un jāuzlabo tā dzīve visiem, vai kandavnieki, vai tukumnieki, vai kas, bet ir jau izskanējis viedoklis, jā, ka mēs esam pārāk dažādi šī tai lielajā novadā, kad ir tā zemgale, vai kad ir, piemēram, tāpat Engura, kas ir jūra, ja? Un tad tur ir, tās intereses ir ļoti, ļoti dažādas, un tādā ziņā ir grūti. Varbūt ir interesantāk, teiksim, kad ja visi novada iedzīvotājiem, ir arī tā daudzpusība, ja? Kad kandavnieki, teiksim, var iesaistīties tās Enguras lietās, piemēram, ja? Un atkal, jo... Jā, bet Engurnieki varbūt to uzskata pa ekspansiju. Ko jūs te kandavnieki mums tur mācīt? Jūru, teiksim. Jā, varbūt, bet atkal, no otras puses atkal tīri, tas ir kaut kāda redzesloka paplašināšana un kaut kas, tādā ziņā vismaz interesanti ir. Tā kā, tas varētu būt tas labais, bet tā ja pa lielam, tā no iedzīvotāju viedokļa, man nav nekas diži labs, ko pateikt. Paņēmām gan labo, gan slikto, tad tu labi pateici. Tagad vēl viens, atceries, mēs runājam par jaunajiem un par cilvēku daudzumu. Kā tagad, piemēram, tieši Kandavā vai tu, kur tu tagad cilvēki ir mazāk vai vairāk, kā tu jūti, kā tas iet uz... Pa vietējiem, teiksim tā, man baigi, es pat nevaru pateikt, ka nejūt. Tie, kas ir, tie ir, bet vasarā jūt, kad ir viesi daudz. Viesi, aha. Tos jūt, tas ir kā laba ziņa, es tā saprotu. Jā, ir daudz viesi un arī
Precizējām, ārzemnieki, vairāk nevis Latvija. Nē, ir arī Latvijas turisti, jā, un ir tādi, kas arī brauc, kam šeit patīk, un kas brauc, teiksim, atkārtoti ciemos, apciemot, kas ir bijuši vasarā, un kas tagad grib atbraukt ziemā vai otrādā, kad ir tāda, cilvēki apgrozās, nav tā, ka Kandava ir galīgi izmirusi. Jā, atkal ir labā ziņa, tad tas ir tāda iesūnošanās nedraud. Ja, nē, viennozīmīgi, nē, viss notiek un cenšamies tur mums arī visas tās pārvaldes atbildīgās tās, protams, rūpējās pa visu, gan kādi skaisti mums ir rotājumi, un tāpat tās visādi pasākumi notiek, un gan tādi, tā kā brīvdabas pasākumi, kas ir visiem apmeklējami, visiem interesantiem, gan arī tādi, kas ir, tādam šaurākam lokam, bet, ir tādā ziņā mums dzīve notiek, viss mutuļo kūsā, viss notiek. Par tiem jaunie brauc projām, atgriežas, tu noteikti to jūti, jo es no malas neredzu to. Tieši par jaunajiem šajā gadījumā, jo jaunajiem ir nākotne, neman tev to stāstīt. Cik es esmu tā pati novērojusi, tad brauc prom tikai tik, cik mācīties. Tomēr, jā, tā ir labā ziņa. Esmu tā novērojusi, ka kaut kur baigi muktu, tad vairāk mācīties. Man, piemēram, vecākais dēls arī tagad aizgāja uz Rīgu mācīties, pabeidz 12. Bet tas, vismaz es neesmu tā, kad no iedzīvotājiem sarunājoties kaut kādās tādās, kad nav tā, ka grib mukt prom. Atcies, mēs jau runājām, putiņiem pasauli ir jāredz, un pēc tam jāatgriežas es varu tikai no tāda savu personīgā viedokļa runāt, kad ir tādi, kas brauc ar domu, mācīties, paskatīties pasauli un tad atvest atpakaļ to kaut ko tur iegūst. Tāda emigrācija, tādā izteiktā veidā? Izteiktā noteikti, nē. Izteiktā noteikti. Vienmēr būs kāds, kam, atradīs otru pusīt vai kaut ko. Protams. Jā, bet, tāda izteikta ekonomiskā migrācija. Nē, man liekas, ka jo katrā gadījumā vismaz vidusskolā, tā kā bija šogad, kad sākās tās problēmas un ar tiem sliekšņiem to skolēnu skaitu vidusskolā, lai saglabātu, tad mēs pat pārsniedzam Kandavas Kārļa Milenbaka vidusskola pat pārsniedz to skaitu, to minimālo slieksni, tā jau arī pozitīva ziņa. Es Ingai aizmirsu pajautāt par to izglītību, par tām vidusskolām, bet jāprast būs, tā ir tāda svarīga tēma, jo, man liekas, ka tā skola reforma ir tāda mazliet nepārdomāta. Man priek, ka Kandavā sanāk tas cipars vai ne. Mazliet. Es gribētu teikt, ka tā ir ļoti, ļoti nepareizi, jo, ja mēs mēram skolas tikai pēc kaut kāda kvantitatīvā rādītāja vai pēc vidējās atzīmes, tas ir galīgi nepareizi, jo kā jau mēs zinām, ka laukos skolas ir kā kultūras centri, kā minīgi, jo tur parasti ir gan biblioteka, tur ir arī visādi tie jauniešu centri, tur arī ļoti bieži notiek kaut kādi tie paši sporta treniņi vai deju nodarbības vai kaut kas, tas jau parasti viss notiek skolā, zālē, bibliotekā, vēl kaut kur, Un ja mēs vienkārši paskatāmies, ka tai pagastā paliek tie cilvēki mazāk, attiecīgi, protams, ka arī bērni paliek mazāk, Un tāpēc jau arī ir, un tas jau veidojas tas aburtais loks, jo, ja mēs arī, mēs tagad Devānē bija arī un Zemītē tās runas, kad atstās tikai to pirmās 6 klasītes, Bet ģimenēs, kurās ir vairāk bērni, kurās ir, teiksim, viens bērns vecāks, kas ir lielākā klasē, protams, vecāki jau vedīs, īpaši, jo viņš vēl ir jāved, nevis skola. Viņi vedīs visus tieši tā, un tur tas ir aburtais loks. Redzi, tāda muļķīga dilēma. Es teikšu skarbāk, jo to jau saskaras visur, vai ne? No kurzemnieku viedokļa, kā mēs sakām, tā skola, manuprāt, ir gandrīz vai pēdējais bastions. Tieši tā. Bija pass, un mēs teiktu, pass, kas pazud, labi, pass nav. Tāpat viss internetā notiek, aizgāja tur veikals, kaut kāds prom palika viens vai autoveikals, arī skumji, bet ja aiziet projām tā skola, kas tad vēl paliek, es atvainojos, vēl paliek ambulanci, Bet tās jau arī pat īsti nav daudzās vietās, kad atbrauc tikai 2 reizes nedēļā medmāsiņu. Skola ir tas beidzamais bastions, jo jauni cilvēki jau saka, es runāju patieši par Liepājas novada pieredzi, tad Dienvidkurzemē novada. Kāpēc, lai viņi brauktu dzīvot, ja viņiem nav tur skola, tiem bērniem, jo viņi taču domā par bērniem, viņiem ir bērni, tu jau pareizi teici, viņi labāk brauc tur, kur tā skola ir. Un tāpēc arī, tas ir, es jau iepriekšējā vasarā mēs runājam arī par tām likumsakarībām, tad, kad ir skola, būs ģimenes ar bērniem, attiecīgi vajadzēs ceļus, vajadzēs darba vietas, vajadzēs infrastruktūru, visu, un tas jau viss attīstās, un ja tu izņem vienu to posmiņu ārā, tad jau viss sabrūk. Kāpēc valdība to nesaprot? Es nezinu. Kas mums ir jādara, lai valdība mūs saklausītu? Revolūcija.
Kā redzi, mēs vienmēr esam aicinājuši būt jauniešiem aktīviem un padomāt par to, ka par viņiem, kas tad par viņiem iestāsies, ja ne viņi paši? Viņi paši, jā, vecāki var tik atbalstīt vai pabīdīt vai var padomu, bet viņiem ir jāsaka. Sakam, domājiet, mīļie jaunieši, domājiet visi un padomājiet, par ko jūs vēlat, un tas tā, bet mēs te tagad neaģitējām, vienkārši analizējiet savu dzīvi, vai tā paliek labāk vai sliktāk. Es pat gribētu teikt, ka pēc šitām vēlēšanām, kad mēs esam tur, kur mēs esam tagad, un tas ir ļoti labs spogulis tam, kā notika vēlēšanas un cik daudz nobalsojumu, par ko nobalsojumu. Tagad mēs ļoti labi redzam rezultātu. Ļoti labi redzam. Tā kā secinājumi. Tā. Varbūt vēl kādu tēmu, pa ko tu gribi izteikties. Es jau tevi tik bieži nesatieku. Varbūt tev kaut kas vēl tāds, ko tu esi iekrājies, kas tev liekas, kas ir tāds interesants, kas ir... Es jau varu runāt daudz un dikti uzvedinošo jautājumu. Labi, par pasaules drošību, par to, kā tu jūti, kā pasauli, cik droši tavuprāt ir Ukraina un vispār, kā tu jūties kā māte ar bērniem Latvijā? Tu jūties daudz maz droši vai tev ir šaubas? Te ir arī manā uzskatā ir koks ar diviem galiem. Viens ir tas, kas ir militāri, uz ko mēs tā kā varam paļauties un cerēt un gaidīt, ka mūs kāds aizstāvēs, un otrs ir tas, ko mēs paši varam darīt. Ļoti labi pateici. Un tas otrais, ko mēs varam darīt paši, manā uzturē, ir tas svarīgākais, jo, ja mēs no vēstures atceramies, kad Pirmajā, Otrajā pasaules karā, kad 11-gadīgi puiši cēlās un ņēma ieročus un krita par savu zemi, vai tagad mūsdienās daudz būs tādi, kas to gribēs darīt? Jā, labs jautājums. Un kāpēc? Un kāpēc? Tāpēc, ka nav ko aizstāvēt. Nav patriotisma, nav drošības sajūtas jau savā zemē, jo nav cilvēku nejūt. Kam man to vajag? Jā, es teikšu tā skarbāk, tā šauba, vai tā ir mana valsts, varbūt to skaļi nepasaka, bet viņš domā, priekš kam man, vai ne? Tieši tā, es aizbraukšu uz ārzemēm, man tur būs droši, jā. Tad tas ir liels mīnus tajā. Es domāju, ka ar to patiesībā būtu jāsāk, jo, ka mēs runājam par obligātā militārā dienesta atjaunošanu, un visi aģitē stājieties zemes sardzē, bet jāsāk jau ir paši pamatiņi, lai cilvēkiem būtu vēlme aizstāvēt. Jā, lai viņš saprastu, ko viņš aizstāv, ka tā nav tikai egli, ko viņš... Viņš saka, egli es dabūšu Briselē, es dabūšu Spānijā, vai ne? Taisnība, jā. Bet tās vērtības, tā pati valoda, tā pati kultūra, viss, lai nav tā, ka ir tāds tur dziesmu svētki, kas tad tur, tur tāds traļi vaļi, Man personīgi, es tagad, man liekas traģiski tas, ka mēs šajā laikā, kad pasaulē kritiskai, Ukrainai vispār kritiska, pasaulē arī mēs ņemamies ar kaut kādām, sekundārām problēmām, ar kaut kādām konvencijām, ar kaut kādām attiecību tur niansēm, kas ir jāuztver. Kaut gan tas arī ir diezgan liels, diezgan fundamentāls pamats. Tas ģimenes jēdziens, ja tiek tagad ļoti daudz uztverē apdraudēts. Tāpēc es saku, bet mēs apdraudām, diskutējam par to, kas varbūt būtu darāms miera apstākļos mierīgi, bet nevis tagad, kad ir, es gribu teikt, manuprāt, tāda, labi, mēs nekarojam, bet mēs taču palīdzām Ukrainai. Ukraina karo par mums. Tagad mēs te sākam tādas, varbūt svarīgas, bet tomēr ne jau kara laikā risināmas lietas. Man tas liekas tāda, es atvainojos, dzīves mēra laikā. No otra gala kaut kā mums viss te bieži vien notiek. Strādāt pie patriotismu, pie tā, lai mēs saprastu, ko mēs gribam šito zemi aizstāvēt, lai, man patīk tā iniciatīva, ka cilvēki iet zemesardzē, bet, piedod, tas nav pateicoties valsts iestāžu darbam, tas ir cilvēku tā pašapziņa, kas ir modusies. Un es pat gribētu teikt, ka ļoti daudz ir tādi, kas ir ģimenē kaut kādi, kur ir vairāk vecās paudzes, teiksim, pārstāv vēl palikuši, kam tas ir dzīvā atmiņā, kā viņi cīnījušies paši par savu valsti, un attiecīgi arī, kas ir pratuši savos bērnos un bērnos to ieaudzināt un ielikt to savu to patriotismu un dzimtenes. Paudzēm, kas ir ļoti svarīgi, jo es to atceros, kā man vectēvs stāstīja par karu, vai ne, kā tēvs atkal savukārt redzēja to, kā puišels. Tieši tā, par to ir jārunā, jo tad, kad jaunie to izlasa skolā mācību grāmatā, tas viņam kaut kas abstrakts. Ja mēs redzam tās skolu grāmatas, es tā nebiju iedziļinājies, bet es redzu tagad, kad no skolu es neesmu daudz pētījis, ka no programmām ir pazudusi, teiksim, fizika kā tāda, ka tur ir kaut kādas inženieru zinātnes, kas nav slikti, bet manuprāt, kompetents. Man jāpapēta, bet manuprāt, tas ķīselis ir
tāds, Jā. Es atvainojos. Un atkal no otra gala viss. Mēs ieviešam kompetenci izglītību, bet mums vēl joprojām nav mācību materiāli, no kā skolotājiem strādāt. Es teikšu par tavu tēmu. Tas izskatās tā, ka tev liek vārīt universālo zupu, ja? Jā. Tur liek selerijas, liek gaļu, liek ķilķēnas, klimpus un brozīnes un visu kaut ko. Taču, piedod, universālā zupa. To vēl varētu izvārīt, bet ja tev iedod katlu un iedod sāli, piparus un pēc tam pasaka, izvāri zupu, tas ir tā kā zupa no cirvja. Jā, no cirvja tak vēl vajag. Vai? Jā, tas ir tā, ka tu sāc no otra gala. Redzi, un atkal tā ir ar vienu tēmu, ko tagad mēs te risinām, jā, bet ir karš, mīļie cilvēki, jā. Un pie mums vēl pagaidām nav, paldies Dievam. Bet mums taču ir jādara, lai tas neatnāk. Mums Ukraina ir jāatbalsta visiem spēkiem un jābūt gataviem pašiem sev. Protams, viennozīmīgi. Tātad, ko tu novēlēsi Latvijai, Kandavai, saviem tuvajiem jaunā gadā? Es tā braucot uz Kandavu, tagad šovakar man bija viena frāze. Nebūt lēticīgiem. Jebkuru informāciju, jebkuru uzklausīt un vispirms pāanalizēt un tad izkristalizēt savu viedokli. Tā kā neticēt akli visam, ko stāsta rāda vai ko viena tante teica. Un būt tādiem kritiski domājošiem un nebaidīties arī paust to savu viedokli. Un es domāju, ka tad arī viss pārējais izdosies, ja mēs būsim pārliecināti par to, ko mēs domājam un ko mēs darām. Visi, gan, viens iedzīvotājs, gan novada, vadība, gan valsts vadība. Bet mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ko mēs darām, un mums ir jābūt tam savam viedoklim, kad mēs nevaram paļauties tā, ka mums ar karotīti ielai, un mēs, Zelta vārdi. Un es teikšu no savas pieredzes, tieši par kara notikumiem, ir jāanalizē to, ko saka Ukraina, mazliet jāpaņem nost viņu propagandu, atvainojiet. Bet viņi ir visur. Jāpaņem Krievu kanāli, arī jāpaņem nost. Es tādu ļoti konkrētu piemēru, un dabiski arī Latvijas kanāliem jānoņem tās rozā brīles. Un tad tu kaut ko vari, un tas nav viegls darbs, un tas ir jāiemācās, vai ne? Tieši, un to es arī visiem varētu novēlēt tajā nākamajā gadā, principā, ja tas ir kā jaungada vēlējums, es gribētu, to kritisko domāšanu un nepaļauties akli uz visu, ko mums parāda, vai ko mums pasaka, kad tomēr domāt līdzi. Domā līdzi bija tāda reklāma. Super. Man patīk tavs optimisms, ka mēs kā vienmēr šķiramies ar smaidu, novēlām visiem laimīgu jauno gadu. Un Latvija būs tāda, kādu mēs izveidosim. Nekā jau jaunu. Protams. un atkal, un tā ir atbildība mums, kādu mēs viņu veidojam. Kādu mēs viņu atstāsim. Kādu mēs viņu tagad kādus deputātus izvēlam, kādus, par kādiem likumiem balsojam, atbalstam arī. Tas viss attiecās uz mums. Jā, tā tas ir. Tiksimies ar kaut citu reizi. Paldies. Citu reizi, jā.